mūsu meita, tas ir, tā dvēsele, mūsu dvēsele, kas brien šo te matērijas jūru, tomēr Dieva dēls, viņas var teikt, otrā mūžam garīgajā pasaulē, tā kā dzīvojošā daļa, visu laiku viņu pieskata, lai viņai tur labi klājas, lai viss labi beidzas. Tā kā arī kā mums te ietu un neietu, visu laiku ir mums otrs tas, citādi to sauc par augstāko es, kas visu laiku tā kā tur kontaktu, tur pavadienu, tur uztur energoinformatīvu šo te mūsu ceļu šeit. Lai mēs galīgi nenomaldamies, lai mēs tomēr realizējam kaut ko no tā, ko mums ir šeit iecerēts. Un beigu galā mēs nonākam atkal tur, kur ir tā mūsu mūžīgā daļa. Tas saules meitas liktenis, viņai nākas brīžiem iegremdēties tajā jūrā pat līdz matu galiņiem, kā tikai matu gals vienreiz, ne? Dieva zirgi. Zirgs tas ir kā spēka simbols. Jo visam ir vējami savi zirgi, piemēram, ir no jūras peld saules zirgi laukā. Dievam pat ir zirgs, Dieva dēliem ir zirgs. Katram viņi ir te jāja laik pa laikam, tur atjāja Jānis, atjāja Jūnis, visiem ir savi zirgi. Un tad, kā bez zirga, kā vispār bez zirga? Tas ir tas tavs nesēja spēks, nesēja vilnis, uz kura tu vari tikt uz priekšu. Un tas zirgs, viņš var būt nesavākts, viņš var būt tā kā mežonīgs, vai viņš var būt nevaldāms, vai viņš var būt satrakojies. Viņš var būt arī tāds, savāks ar saules sedliem, ar mēnesi iemauktiem, un auseklīti vēl pavadiņas galiņā. Tas jau ir tāds, var teikt, Dieva zirgs. Tādā ziņā, ka tur visas tā kā Dieva padomas, viņš darbojas vienkopus. Tur sēdi savā gaismā, jā, tu esi savā centrā, savā starojumā, savas, tā kā sirds gaismā. Un groži, jā, iemaukti, tie tev ļauj vadīt tos zirgus tā kā ar mēnesi, kā ar prātu, kurš kalpo, klausa tavai sirdī. Un auseklītis, tas arī ir tā kā ceļa zvaigzne, kas kaut kādā ziņā norāda, kāds ir tas tavs mērķis, kāds tieši tavs ceļš, tavam zirgam, tāpēc katram zirgam ir savs ceļš. Tad, ja tev ir tāds zirgs, tad tu jau vari jāc, tā teikt, Dievu dēlu pulciņā, bet bieži vien vajadzīgi ir, vai visa dzīve, kamēr tu to savu, to sākumā varbūt neprātīgo to kumeļu, tu kaut kā būt iegrozi tā, lai tas ceļš kļūtu tāds skaidrs un izteikts, nevis vienkārši par ciņiem un pa purviem.